Straumējot laiku. Šāds nosaukums dots Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijai, kas no rītdienas būs pieejama apmeklētājiem Rīgas pilī. Tā izvietots 620 kvadrātmetru platībā pils 4. stāvā. Latvijas pase, piecvatnieka sakta, grāmatas un izdevēja darbība trimdā, Nameja gredzens, Gaujas pērles, kas ir paņemtas līdzi izceļojot no Latvijas. Tematisko sadaļu stendi veidoti plūdlīniju formās, simbolizējot laika straumes. Arhitekts Dīdzis Jaunzems atklāja, ka sarežģītākais uzdevums bijis veidot sadaļu par okupācijas laiku. Varbūt vissarežģītākā no tāda telpiskā viedokļa, bet beigās arī tāds lielākais gandarījums, tad viņi sāks ar šo kara nišu, ar kara istabu, kas ir veidota tāda kā ieeja burtnīcā, domrakstam, ko rakstījusi meitene par savu pieredzi, kad cilvēki no Latvijas tika izsūtīti. Un šī sadaļa turpinās tālāk par tādu stūri tādā kā sarkanā ietvarā, kas ir totalitārisma klīvurs, kas ieskauj visu sabiedrību un ikdienas dzīvi. Un pretī iekšpusē, kad mēs viņā ieejam, tur ir atkal, kas ir šī alternatīvās sabiedrības, alternatīvās kustības šim totalitārismam, hipiju un dažādas citas. Līdz ar ekspozīcijas atvēršanu apmeklētājiem būs iespēja nevien izzināt vēsturi, bet arī novērtēt restaurētās Rīgas pils telpas. Straumējot vārdā iedzienā ir tā aktīvā puse, tā radošā vai veidojošā puse, un ar to mēs gribam uzsvērt, ka tās vēstures stāsts jau nepastāv suverēni pats par sevi. Tas ir muzeja stāsts, muzeja speciālistu veidots stāsts šeit un tagad šajā vietā, šajā situācijā. Iepriekšējā paudze šo stāstu stāstīt savādāk, nākamā paudze pilnīgi noteikti atkal stāstīs citādāk tā brīža sabiedrībai, kura nāk, skatās un domā līdzi. Šī ir pirmā no plānotajām izstādēm. Kā norāda muzeja direktors, pagrabstāvā top ekspozīcija Livonijas pilis, ko plānos atklāt vasaras sākumā. Savukārt gada beigās blakus durvis vērs stāsts par pašas Rīgas pils vēsturi.